Latvijas skolas izdomā veidus, kā labāk iekustināt smadzenes. Mēs esam 11. A klase un spēle Blockbusters. Tātad spēles princips ir tāds pats, kā spēlē akmeņš šķērs papīrīts, tikai cilvēku vietā piedalās komandas. Un akmeņš šķērs papīrīts ir aizstāts ar ziloni, peli un kaķi. Tātad peli ir stiprāka par ziloni, zilonis stiprāks par kaķis, bet kaķis par peli. Tātad katrai ir 5 sekundes, kad komandas apspriežās, un pēc apspriedzes katrs parāda, ko viņi ir nolēmuši attēlot. Un tad izlemj, kur ir uzvarējuši. Tātad komandas apspriežās. Tātad kaķis, peli, zilonis, 1, 2, 3. Nu, tātad šī komanda uzvarēja, tātad zilonis uzvarēja kaķi. Apspried. Kaķis, peli, zilonis, 1, 2, 3. Neizšķirt. Labi, pēdējā apspried. Kaķis, peli, zilonis, 1, 2, 3. Tātad šī komanda uzvarēja. Pētījumi liecina, ja esam kustīgi, palīdzam, saskaramies, sadarbojamies, mēs iekustinām smadzenes. Iekustiniet smadzenes! Projekts Iekustini smadzenes.